Ar mērķi uzlabot Salacas ūdens kvalitāti un biotopus šogad sākts un turpmākos 4 gadus tiks īstenots projekts Life is Salaca. Projekts paredz Salacā no Staicels līdz ietecei jūrā veikt zinātnisku izpēti, izstrādāt dabas aizsardzības plānu, atjaunot straujteces un vēl virkni dažādu pasākumu. Viens no darbiem, kuru šovasar veica Makšķernieku klubs Salacas krastā, ir upes aizauguma tīrīšana. Iztīrīts jau 6 hektāri straujteces. Mums ir 5 gados 16 hektāri paredzēta, tā kā mēs esam diezgan veiksmīgi, labā tempā tikuši uz priekšu. Tas ir tas galvenais darbs, ko mēs darām. Kā jau es visiem saku, mēs darām melno darbu. Un pēc tam pirms nāca izpētes darbi no ekspertiem. Un tagad viņi vērtēs mūsu izdarīto darbu. Arī iepriekš jau Makšķernieku klubs Salacas krastā ir veicis salacas tīrīšanu, lai uzlabotu lašveidīgo zivju nāšta vietas, bet tagad tas tiek darīts jau citā līmenī, proti piesaistot dažādu jomu dabas aizsardzības ekspertus. Eksperta darbs ir attiecīgi sagatavošanās fāzē. Eksperta darbs ir noteikt, kuras ir tās dabas vērtības, kas jāņem vērā tīrot upi, braucot iekšā ar ekskavatoru. Pirms salacas tīrīšanas eksperti arī dabā veic apsekošanu un sniedz savus atzinumus par straujteču atjaunošanas darbu ietekmi upē. Kopumā eksperti šovasar apsekoja un kartēja 71 kilometru salacas un tās pieteku. Tāds viens no tiem galvenajiem vaininiekiem, kas veicina šo te lielo aizaugumu, ir tāds augs, ko sauc par ezermeldru. Bet ko viņš izdara, ja viņš tā pamatīgi savairojas, viņš izveido tādu lielu, biezu sakņu sistēmu, gan arī 30 centimetru dziļumā, un līdz ar to šo te sakņu sistēmu tiek noklātas visas tās feinās, strauji tekošās vietas, granšainā, oļainā salacas gultne, kas ir piemērota daudzām lašveidīgajām zivīm un tāpat arī daudziem citiem ūdens organismiem. Galvenais upju, mežu, purvu un visas citas dabas ienaidnieks ir cilvēks. Mēs laižam upē visādus veļas pulverus, citus noteku ūdeņus, lauku mēslojumus, tiek ieskalots izkaut kas cits. Mēs negribot mēslojam arī upi un viņa aizaug. Vislabākais veids, kā palīdzēt upē, būtu pilnībā pārtraukt mūsu saražoto biogēnu vai barības vielu pludināšanu upē, bet tas nav tik vienkārši. Upē barības viela ir daudz, un tāpēc viņa aizaug. Un mēs mēģinām no otra gala pagriezt to laiku atpakaļ, atdot upē tecējumu, un diemžēl tas ir process, kas būs jāatkārto, bet ja mēs viņu nedarīsim, mēs nonāksim no upes pie purva. Vienā no salacas tīrīšanas reizēm piedalīties aicināti arī Salacgrības jaunie reindžeri, lai viņi klātienē varētu uzzināt, kāpēc ir svarīgi šie tīrīšanas darbi. Mēs šeit esam, jo ir tādas, upe ir netīra un viņu vajag iztīrīt. Tāpēc mēs atbraucām dēļ gliemenēm, jo tagad šobrīd tieši, kad mēs runājam, ņem ārā saliņas, kas ir ūdenī, un tad mums vajadzēs izlasīt tās gliemenes un likt iekšā ūdenī apakaļ. Bērniem, lai viņi vispār iemācās prasmes, kā to darīt, kā ir droši uz ūdens, un arī saprastu, ka tā upi attīrās, tad tur ir lielāka daudzveidība. Gan zivīm, gan sīkajiem bezmugurkalniekiem, ar ko zivis barojas. Tādā veidā viņiem ir gan zināšanas, gan arī prasmes. Šis projekts, kura kopējais budžets ir nepilni 6 miljoni eiro, bez straujteču tīrīšanas paredz vēl arī citas aktivitātes. Viena no tām ir arī krastos esošo mežu apsaimniekošana, izveidojot demonstrācijas teritoriju. Tiks veikti upmalu meža zonas apsaimniekošanas darbības, mežs tiks kopts, baltvalkšņu audzes tiks nozāģēts, tā vietā tiks stādīts no mūsu viedokļa pareizs koku sastāvs, sugu sastāvs, lai attiecīgi panāktu šo te mērķi pēc iespējas tīrāks upes ūdens, kas ieplūst Salacā. Šonedēļ gan salacas tīrīšanas darba ar ekskavātoru tiks pārtraukti, jo tuvojas lašu nārsta laiks.